radītās materiālās pasaules saikni, vai un kādā veidā Dievs pats ir klātesošs materiālajā pasaulē. Autors atzīst, ka kristietība sākotnēji apvieno Dievu ar šo pasauli, jo Kristus pēc savas iemiesošanās ir īsts cilvēks un īsts Dievs vienlaikus. Taču vēlāk radās uzsvars uz Dievu transcendenci, jeb pārstāvēšanu pasaulē, tā padarot Dievu parastajam cilvēkajam tālu un atsvešinātu. Un Mūks par to saka: oficiālajā teoloģijā Dievs ir radikāli atšķirīgs no cilvēka, kuru viņš rada un atpestī. Pēc šī uzskata Dieva attieksme pret savu radību ir ārēji un kauzāli, piebildīšu tātad cēloniski nosacīt. Viņš rāda pasauli, to uztur un iejaucas tajā tikai laiku pa laikam. Tātad pastāv sašķeltība starp dabisko un pārdabisko. Hinduismā turpretim ātmans ir brahmans. Tas nozīmē, ka cilvēciskā būtība ir daļa no augstākās dievišķās realitātes, ieplūst tajā. Sadalītība ir tikai šķietām. Raugoties garīgās domas vēsturē, jau kristietības pirmajos gadsimtos laust šķēp par to, vai Dievs ir vai nav substanciāli, ja tiešā veidā, klātesoša matērijā. Klātesamības izpratne raksturīga vēlīnajai antīkajai filozofijai, īpaši stoicismam, kurā dievišķā substance caurauž visu matēriju. Baznīcas tēvi uzsver, ka Dievs radījis pasauli no nekā, nevis no sevis. Tā tad nav tajā tieši klātesoša. Un vēlākā baznīcas teoloģija to nostiprina kā dogmu. Kā pretreakcija renesanses laikā rodas panteisms, filozofijas virziens, kas Dievu vienādo ar dabu. Panteismā Dievs pārstāja būt personu un pilnībā zaudē savu transcendenci, pārstāvēšanu pasaulē. 19. gadsimta vācu filozofs Kārls Krauze tiecis apvienot šīs abas pozīcijas panenteismu mācībā, kurā Dievs vienlaiks ir pasaulē transcendents, tātad pārstāvošs, un imanents, jeb iekšēji piemītošs. Kā absolūtais prāts un ideja, viņš ir transcendents pasaulē, bet kā visumu organizējošais centrālais pirmspēks imanents. Pasaule ir tāpēc substanciāli Dievā, bet nav identa ar Dievu. Nepaliek īsti skaidrs, vai šajā konstrukcijā Dievs reāli iemīt radītajā trīsdimensiju matērijā, vai viņa iekšējā klātesamība izpaužas kādā smalkākā formā. Un teorētiski tas viss tā skaisti izklausās, bet ja mēs tā reāli sākam domāt, vai Dievs, piemēram, ir, ja tā var izteikties, iekšā šajā galdā, šajās papīra lapās, un tad tā kļūst visai dīvaini. Un Roberts Mūks savā grāmatā min panenteismu, nepaskaidrojot tā jēdzienu un kontekstu, un acīm redzot pieņemot, ka lasītājam tas jau zināms. Citēju, piemērojot panenteistisko modeli, varētu teikt, ka Dievs ir transcendents tāpēc, ka viņš ir vienīgā būtne, kas ir imanenta visā. Tomēr Mūks to šeit vairāk skata psiholoģiskā kontekstā, runājot par Dievu uztveres arhetipu cilvēkā. Kristietības mistiskajā tradīcijā savukārt Dievu gars ir klātesošs pasaulē. Taču nevis nedzīvajā matērijā, bet cilvēka sirdī. Cilvēka gars ir tieši savienots ar Dievu garu enerģētiskā veidā. Svēdenborgam, kā to pieminējis arī Mūks,
Visas lietas eksistē pateicoties dievišķā ieplūsmē radībā. Un tradicionālā baznīcas dogmatika noraida šo ideju par ieplūsmu. Ar cilvēkam pieejamiem līdzekļiem, protams, nav iespējams ne pierādīt, ne apgāst ideju par Dievu substanciālu klātesamību radībā. Tas ir ticības jautājums. Arī mūks nav centies sniegt uz to viennozīmīgu atbildi. Dieva un pasaules attiecību problemātika ir cieši saistīta ar jautājumu par ļaunumu rašanos un pastāvēšanu pasaulē. Cilvēks vienmēr ir nodarbinājušas grūti risināmā dilēma. Ja Dievs ir visu spēcīgs un visu labs, kādēļ pasaulē pastāv ļaunums un ciešanas? Tradicionālā kristīgā teoloģija to skaidro ar kritušo eņģeļu un pirmo cilvēku brīvās gribas darbību. Lucifers, kas sākumā bija gaismas eņģelis, izvēlējās ļaunu un viņu sakūdīt arī citi tā saucamie kritušie eņģeļi un pirmie cilvēki. Tādēļ Dievs nav atbildīgs par ļaunumu pastāvēšanu, jo tas atkarīgs no garīgo būtņu un cilvēku brīvās gribas. Un te rodas jautājums, kā Dievs, kurš ir absolūtais labums, varēja no sevis radīt būtnes, kur brīvās gribas izpausme ir ļaunums. Tādēļ arī tradicionālajā teoloģijā Dievs nevar būt radījis pasauli no sevis un būt tajā substanciāli klātesoši, jo tad viņš nav atdalīts no ļaunuma. Tradicionālā kristietība tādējādi pārstāv filozofisko duālismu, divu sākotnējo principu atzīšanu pasaules pamatā. Tātad Dievs kā pilnīgi labais un Sātans kā ļaunais pamatprincips. Absolūtais duālisms, kas sastopams dažu agrīno ķeceru darbos, atzīst labo un ļauno kā divus līdzvērtīgs spēks, kurā ir neradīti un starp kuriem notiek grandioza kosmiska cīņa. Baznīcas dogmatikā tomēr Sātans ir radīta būtne un darbojas robežās, kuras Dievs pagaidām pieļāvis, bet laika beigās tiks uz mūžīgiem laikiem nogrūsts ellē. Tas neizskaidro problēmu, kādēļ Dievs pieļauj ļaunumu rašanos un aktīvo darbību pasaulē. Te var uzdot daudzus jautājumus, kas iziet ārpus cilvēcisko iespēju robežām. Paralēli idejai par ļaunumu kā atsevišķu substanci kristietībā ar vienu pastāvējusi arī no sengrieķu filozofijas ienākusi ideja, ka ļaunums ir tikai labā nepietiekamība. Tā raksturīga arī apgaismas laikmetam, kad parasti saglabājot ticību Dievam, valda uzskats, ka ticēt vēlnu un dēmonu esamībai ir tumsonība un māņticība. Ļaunums tādējādi tiek skaidrots tikai kā cilvēku brīvās gribas izpausme, kur Dievs pieļauj. Tas padara cilvēka gribas brīvību gandrīz absolūtu. Cilvēka gribas brīvības absolutizēšana īpaši raksturīga jaunāko laiku liberālajai pieejai. Senākā teoloģijā tā bija tikai relatīva. Rodas jautājums, kā to savienot ar Dievu visspēcību. Kādēļ tad viņš, būdams visu valdītājs, neiejaucas? Un duālisms te veidojas starp Dievu un pasauli, nevis starp Dievu un kādu spēcīgu garīgu būtni. Un mūks par to saka. Tātad parasti argumentē, ka ļaunums ir tikai cilvēkā, viņa paša vainas dēļ, tad manuskriptā viņš šos vārdus pasvītrojas. Grēkam un ļaunumam nav nepieciešams eksistēt. Tas tikai ir pārpratums, ko var atvedināt uz ārējiem apstākļiem.
mūks tomēr skat ļaunumu kā esamības fundamentālu sastāvdaļu. Blakus dualismam, kā jau minēju, pastāv arī filozofiskais monisms, kas atzīst